Labrīt. Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. Labrīt, ekscelences, dāmas un kungi. Sirsnīgi sveicu jūs šeit, Latvijas ārlietu ministrijā. Sāksim preses konferenci. Pirms īsa brīža notika vēsturiski nozīmīgs notikums gan starptautiskajai kopienai, gan Eiropas padomē. Mēs patiesi priecājamies, ka šodien pie mums ir 3 augstgodājami viesi. Viņa ekscelence Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Tjūberns Jaglants, Eiropas padomes ģenerālsekretārs un Igors Crndaks, Eiropas padomes ministru komitejas priekšsēdētājs. Bez liekas vilcināšanās es dodu vārdu Latvijas Republikas ārlietu ministram. Apsveikumu. Labdien, godātie žurnālisti. Kā jūs tikko daudz pieredzējāt, mēs šeit Rīgā parakstījām papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par cīņu ar terorismu un terorisma novēršanu. Šis papildu protokols ir būtisks ar to, ka tas paredz Eiropas padomes valstu līmenī veikt nepieciešamos soļus, uzlabot tiesību aktus gan kriminālu tiesību jomā, gan arī cīņai ar, pamatu parādību, kā citu valstu pilsoņi, kas dodas uz valstīm, kur, pastāv tāds fenomeni kā Islāma valsts teroristiskā organizācija, vai tā būtu Sīrijas teritorija, vai Irākas teritorija, vai kāda cita teritorija, tātad, lai atturētu trešo valstu pilsoņus cīnīties šo teroristisko grupējumu rindās. Tas lielā mērā ir vēsturisks notikums 2 aspektu dēļ. Pirmkārt, neatkarības atjaunošanas Rīga vēl bijusi tā vieta, kur tiktu parakstīti nozīmīgi starptautiski līgumi. Un man ir prieks, ka faktiski šis protokols turpmāk arī tiks dēvēts kā Rīgas protokols, bet otrkārt tas ir nozīmīgi tāpēc, ka faktiski šis ir pirmais reālais arī veids, kā Eiropas padomu reģionāla organizācija iedzīvina pagājušajā gadā, 2014. gadā, pieņemto ANO drošības padomes rezolūciju, kas skar jautājums par cīņu ar ārvalstu teroristu kaujiem. Šodien mēs uzsākām šī protokola parakstīšanu, un ir prieks, ka 17 valstis jau ir parakstījušas. Būs vēl valstis, kas pievienosies vēlāk, tad, kad tiks pabeigts visas attiecīgās iekšējās procedūras. Ir īpaši prieks, ka šodien Rīga ir kļuvusi par vietu, kur Eiropas Savienība pievienosies gan pašai konvencijai, gan arī papildu protokolam. Tas ir ļoti būtiski, un es gribētu teikt, ka mēs pilnīgi noteikti ceram, ka arī ratifikācijas process būs pietiekami strauji visās dalībvalstīs, kas tiešām varbūt arī padara šo protokolu par unikālu, kā jau arī ģenerālsekretārs savā uzrunā teica. Šīs sarunas un vienošanās tika panāktas ļoti īsā laikā, kas apliecina Eiropas padomes dalību valstu tiešām nopietnu politisko gribu ar šo fenomenu cīnīties. Gribētu pateikt lielu paldies gan padomes ģenerālsekretāram Eblanam, manam kolēģim Bosnijas un Hercegovinas ārlietu ministram Crndaka kungam, kurš pašlaik ir arī Eiropas padomes priekšsēdētāja valsts pārstāvis par pirmkārt tiešām ļoti labo sadarbību un viņu piekrišanu šo protokolu parakstīšanas ceremoniju noturēt Rīgā savā ziņā. Tas arī ir viens no tādiem apliecinājumiem mūsu jau bijušajai prezidentūrai Eiropas Savienībā, jo kā prezidējošā valsts Eiropas Savienībā šī pirmajā pusgadā mēs daudz darījām, lai arī Eiropas Savienības dalību valsts varētu aktīvi piedalīties šajā procesā, lai Eiropas Savienība būtu arī viens no tiem,
dzinējspēkiem šī protokola noslēgšanai. Tā kā tiešām paldies par visu atbalstu un pretīm nākšanu, paldies par to, ka faktiski viņa abu vadība bija tā, kas šo nozīmīgo dokumentu ļāva parakstīt pietiekam ātrā laikā. Un, protams, ka vēlāk šeit arī notiks augsta līmeņa konferences, kurā pulcējās pretterorismu eksperti, kas jau runās par to, kādā veidā detalizēti ieviest protokolā paredzētās normas. Paldies! Paldies ministram par ieskatu konvencijā. Procesā, Secretary General, this is not your first time in Riga. Once again, welcome. Ģenerālsekretāri, jūs neesat Rīgā pirmo reizi, bet vēlos jūs sveikt šajā pilsētā, un es uzskatu, ka šobrīd ir īpaši notikums, kāpēc šeit atrasties. Tieši tā, šis ir ļoti īpašs notikums. Šī nozīmīgā protokola parakstīšanas ceremonija pateicos ārlietu ministrijai par sadarbību gan protokola izstrādē, gan arī tā turpmākajos procesos. Pēc 2001. gada 11. septembra notikumiem Eiropa saprata, ka pret terorismu ir jācīnās uz tiesiskumu un cilvēktiesību. And this was actually enshrined in the Model Convention to this protocol, the Convention on Combating Terrorism, which was worked out also very speedily. Arī konvencijā par terorismu novēršanu, kur Eiropas padomes steidzīgā kārtā pieņem 2005. gadā. Tas ir kļuvis par atsauces dokumentu gan Eiropas Savienībai, gan arī Apvienoto Nāciju organizācijai. When we saw this new phenomenon coming out with the foreign fighters, we had a challenge, namely how do we take on people that are planning to do something but have not done it yet. Mēs sapratām, ka mūsu priekšā ir jauns izaicinājums, pret kuru jācīnās. Eiropas tiesiskais regulējums paredz, ka sodamērs var piespriest par faktiski izdarītiem nodarījumiem, nevis par plānotiem nodarījumiem. Bet šī protokola mērķis ir vērsties par cilvēkiem, kuri plāno terora aktus vai arī dodas uz ārzvalstīm, lai piedalītos tajos. Ļoti svarīgi, ka šis protokols stiprinās arī pārvalstisku sadarbību starp dalību valstīm. Piemēram, kad jaunieši vēlas nokļūt Sīrijā un ir nonākuši pie Turcijas robežas, teiksim, ceļojot no apvienotās karalistes, jau šādi piemēri ir bijuši, un tie radījuši liels pretrunas, tad tādā gadījumā apvienotās karalistes un Turcijas valdības var nekavējoties apmainīties informāciju, lai šīs personas tiktu aizturētas uz robežas. Tas ļauj veikt praktiskus pasākumus, lai atturētu cilvēkus no teroristisku darbību veikšanas ārvalstīs. Rodas praktiskas sadarbības iespējas. Tas ir ļoti nozīmīgi. Turklāt tas viss ir balstīts uz tiesiskuma un cilvēku tiesību protokoliem. Tās ir protokola pamatvērtības. Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Protokols tika parakstīts tad, kad Eiropas padomes prezidējušā valsts bija Bosnija un Hercegovina. Tāpēc vārdu vēlos dot pašreizējiem Eiropas padomes ministru komitejas priekšsēdētājiem Igoram Srdākam. Paldies, dāmas un kungi. Vēlos pateikties no ministru komitejas vārdā par lielisku uzņemšanu un par pasākuma teicumu organizēšanu. Esmu pirmoreiz Rīgā, bet, diemžēl, šobrīd man nav pietiekami daudz laika apskatīt pilsētu, jo ir jānodarbojas ar darba lietām. Sākumā vēlos uzsvērt, ka šodien parakstīšanas ceremonija un arī pats konvencijas papildu protokols apliecina. Eiropas padome ir
organizācija, kur ir sapratusi savu lomu un uzņēmusies darbu cīņā pret terorismu. Mēs redzam terorismu izplatību visā pasaulē. Arī nesen manā valstī, Zvornikas pilsētā, notika terorakts. Līdz ar to mēs redzam, cik svarīga ir vienota rīcība vēršoties pret terorismu. Es ceru, ka Bosnijas un Hercegovinas kā prezidējošās valsts sniegtais ieguldījums Eiropas padomē būs šis papildu protokols, kurš nākotnē kļūs ļoti nozīmīgs terorismu apkarošanā. Bosnija un Hercegovina pirmo reizi bija Eiropas padomes prezidējošā priekšsēdētāja valsts. Mēs uzsākām darbu pie šī protokola jau tiklīdz sākās mūsu prezidentūra. Mēs atrasties šeit šodien parakstīšanas ceremonijā. Papildu protokols nav tikai simbolisks nozīmes. Tam ir arī praktisks pielietojums un pamatojums. Tas uzlabos valsts savstarpējo sadarbību, atvieglos informācijas apmaiņu un uzlabos informācijas plūsmu. Un cerams, ka arī mūsu cīņa pret terorismu un terorismu novēršanu, kā arī cīņa pret ārvalstu teroristiskiem kaujiniekiem nākotnē uzlabosies tieši pateicoties šim protokolam. Vēlos pateikties Eiropas padomes ģenerālsekretāram Ķurbernam Jaglanam par sadarbību un atbalstu šī protokola izstrādes gaitā. Ģenerālsekretārs sniedza lielu atbalstu un palīdzību arī tīri mūsu prezidentūras laikā. Vēlreiz vēlos pateikties arī Rīgas konferences organizatoriem par viesmīlību un priecājos tikties šeit. Abiem ārlietu ministriem, paldies ģenerālsekretāra kungam par komentāriem. Dargie mediju pārstāvji, mūsu rīcībā vēl ir vairākas minūtes, lai uzdot jautājumus, precizējušus komentārus. Lūdzu, kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu. Mike Collier from the Agence France Press. Esmu no National France Press. Man ir jautājumi ministram Rinkevičam. Presei pieejamai informācijā norādīts, kā šo protokolu varētu izmantot pret kaujiniekiem Sīrijā un Irākā, vai to varētu izmantot arī, lai kriminalizētu Latvijas ārvalstu teroristiskos kaujiniekus, kurš pašlaik cīnās Ukrainā pret Ukrainas valdību. Un vēl es vēlētos uzzināt, ko vairāk par informācijas apmaiņas tīklu, kas darbosies augu diennakti, kam tas būs pieejams, vai tikai valdības pārstāvjiem, vai arī visai sabiedrībai. Liels paldies, atbildot uz pirmo jautājumu par ārvalstu teroristu kaujiniekiem Ukrainā. Es norādītu, ka šajā sakarībā viss ir atkarīgs no tiesību sargājošajām iestādēm un to ieskata. Ikviena valsts, kura ir Eiropas padomes dalība valsts, ievēro starptautiskos tiesību aktus un arī ievēro Eiropas padomes konvencijas par terorismu apkarošanu un terorismu novēršanu. Uz to attiecās arī starptautiskie krimināli likumi un krimināla tiesības. Kā mēs zinām, pagaidām nav bijušas starptautisku organizāciju rezolūcijas, kurās būtu aprakstītas Austrumu-Ukrainas kaujinieku grupas kā teroristu organizācijas. Līdz ar to pašlaik nevarētu atsaukties ne uz vienas starptautiskās organizācijas teikto, ka Ukrainā kaujinieki būtu atzīstami par teroristiem.
or forces fighting with Ukraine or with any other countries, then no, this let's say provision wouldn't be applicable. Tā kā starptautiskā mērogā nav atzīts, ka Ukrainā kaujinieku vienības būtu teroristi, tad šajā gadījumā papildu protokola noteikumi uz viņiem neatiecas un nav piemērojami. Pretēji situācija ir ar Al-Qaeda, Islāma valsti un citām starptautiskām teroristu organizācijām, kas attiecās uz informācijas apmaiņas tīklu un ziņošanas līniju. Tā ir paredzēta valdības lietošanai. Kā norādīja jau ģenerālsekretārs, visas dalību valstis, kuras ir parakstījušas papildu protokolu, šobrīd tās ir 17, un es ceru, ka tuvākajā laikā parakstītāju skaits palielināsies. Visas šīs dalību valstis, parakstītāju valstis, var, izmantojot šo risinājumu, apmainīties informāciju un koordinēt savas darbības. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Rikmēns no Luksemburgas sabiedriskā radio. Man ir jautājumi Jāglanda kungam. Pirmkārt, kāpēc visas Eiropas padomes dalībvalstis nav parakstījušas šo protokolu, un vai ir kāds galīgais termiņš, līdz kuram ir jāīsteno starptautiskā mērogā šī protokola noteikumi? Nē, nav nekādu galīgo termiņu ratifikācijai. Visu valstu parlamentiem ir jāratificē šis juridiskais instruments, tiesība akts. Visas Eiropas padomes dalību valstis nav parakstījušas šo protokolu. Es drīzāk teiktu, es priecājos, ka tik daudz dalību valstis šodien jau ir parakstījušas protokolu, jo tas, manuprāt, ir rekords. Cik daudzas dalību valstis paraksta protokolu vai kādu juridisko dokumentu pirmajā dienā. 17 valstis ir tiešām liels skaits. Es uzskatu, ka parakstītais skaits tikai palielināsies. Citas valstis pašlaik vēl nav pievienojušās kā parakstītājas, tāpēc, ka tām ir dažādi iekšēji kārtības un procedūra noteikumi. Piemēram, ir jāsaskaņo visi jautājumi ar parlamentu un ar valdību. Līdz ar to šīs valstis vēl nav paspējušas šodien parakstīt protokolu, bet tiklīdz šīs procedūras būs nokārtotas, valstis Strasbūrā parakstīs papildu protokolu. Es teiktu, ka šis patiešām ir pasaules rekords gan attiecībā uz to, cik ātri protokols tika izstrādāts, gan attiecībā uz parakstītāju skaitu pirmajā dienā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, pateicamies par preses konferences apmeklēšanu un konferences tiek noslēgta. Paldies!